Hei, sveiciens visiem! Te Regīna, un šis ir 2. marta raidījums, 2. marta video. Ceru, ka jums visiem ir jauka nedēļa bijusi. Ceru, ka esat labi pavadījuši laiku, ieguldījuši vismaz 5 minūtes dienā kaut kam tādam, kas liek jūs sirdī dziedāt. Esat mazliet arī pavingrojuši, pajogojuši, vienalga kādas fiziskās aktivitātes veikuši. Mēs ar draudzeni esam uzsākuši, mums ir tāda maza jogas studija šajā mājā, uz šīs mājas teritorijas tāda maza mājiņa. Un mēs esam sākušas jogot reizi dienā no rītiem, karstā joga, karstā telpā. Saucās Bikram joga. Tas ir viens no jogas veidiem. 26 dažādas pozas karstā telpā tiek pildīts. Nu, diezgan interesanti. Teikšu, kā ir. Diezgan interesanti. Bet, jā, tā jauki arī. Sveiciens no Billy, kurš, kā redzu, ir iekļuvis ekrānā arī. Viņam vienmēr ir jābūt ekrānā. Par ko šodien gribu parunāt? Šodien gribu parunāt par atbrīvošanos no tā, kas mums vairs nav vajadzīgs. Ļaut iet tam, kas mums vairs nav vajadzīgs. Tam, ko mēs vairs nelietojam, tam, kas mums vairs nav derīgs, tas, kas savu mūžu ir nokalpojis, un tādā veidā, ļaujot tam iet, ļaujot vecajam iet, mēs paveram šo iespēju kaut kam jaunam ienākt mūsu dzīvē. Gluži tāpat kā pieņemsim ir ar televizoru vai datoru vai jebko, jebkādu lietu, ja mums televizors ir saplīs, ja televizors ir bijis ļoti labs, darbojies labu laiciņu, un mēs esam skatījušies filmas un raidījumus, un mums ir liels prieks par to bijis, un pēkšņi vienā dienā televizors saplīst, un mēs to vairs nevaram skatīties, un tas vairs nav salabojams arī. Varbūt, ja ir salabojams, tas tomēr tik labi nedarbojas vairs, un varbūt, ka nav salabojams. Mēs iegādājamies jaunu televizoru, bet vai mēs paturam veco mājās, ja mēs izmetam veco televizoru laukā un atbrīvojam vietu šim jaunajam? Kas notikt, ja mēs tīri tādas materiālas lietas, ja mēs paturētu tās paturētu tās sev, kāda mūsu māja izskatītos, droši vien piebāzta pilna ar visādām mantām un lietām, un diez vai mēs ko varētu labi atrast tādā lielā nekārtībā. Un vai tas mums viss ir vajadzīgs, vai mums tas viss ir noderīgs, kādu laiku tas ir bijis noderīgs un bijis labs un ir radījis mums prieku, bet ja tas vairs nedarbojas, vai tas mums vairs nav vajadzīgs, ja tas savu laiku ir nokalpojis, tad viss, ko šī lieta dara, ir aizņem lieku vietu mūsu mājās. Tieši tāpat ir ar emocijām un ar dažādām garīgām lietām. Ja tās mums vairs nav vajadzīgas, un dažkārt, kā zināt to, ka tās mums vairs nav vajadzīgas, ja tās mums vairs nenes prieku, ja vairs nav tādas pacelātības un sajūtas attiecībās, piemēram, vai darot kaut ko konkrētu, ja nav šādas piepildījumas sajūtas, ja nav tāda prieka, tad, lielākajā gadījumā tā ir zīme tam, ka tas mums vairs nav derīgs, ka tas vairs nedarbojas mūsu dzīvē, ka tas vairs nenes mums prieku, un varbūt ir vērts paskatīties un izvērtēt, vai mēs to vēlamies paturēt vai nē. Tieši tāpat ir un to jau es pieminēju, ar cilvēkiem mūsu dzīvē.
nebūtu visas attiecības ir jāsaglabā, nebūtu pie visām attiecībām ir jāpieturās. Tās ir darbojušās kādu laiku ļoti labi, super. Bet ja tās vairs nedarbojās, tad kādēļ pie tām vēl pieturēties? Kā labi mēģināt kaut ko radīt no šīm attiecībām, vai radīt tādu ilūziju, ka attiecības vēl joprojām ir labas, ja tās nav labas. Ko vēl es varētu minēt? Kādas vēl emocijas, kā piemēram, jebkuras emocijas, jebkuras lietas, vietas, visu ko, kas mūsu dzīvē ir, visas pieredzes, visu ir svarīgi izvērtēt un paskatīties un palūkot, vai tas mums vēl nes kādu labumu, jeb vienkārši stāv un nav lietots un nav vajadzīgs vairs, bet mēs kaut kādā veidā turamies pie tā visa. Iedomājieties, ja mēs atbrīvojam māju, piemēram, no šīm mantām, tādām tīri fiziskām mantām, cik daudz vietas tur ir, svaigs gaiss, var atkal redzēt to, kas aiz mantām vai zem mantām ir bijis, un var saredzēt to, kura lieta atrodas. Tieši tāpat ir ar emocijām, kad mūsos lielāka skaidrība rodas, jo vairāk mēs ļaujam iet tam, kas mums vairs nav vajadzīgs, kas savu laiku jau ir nokalpojis, jo vienkāršāk mums ir saredzēt to, kas tad notiek mūsu dzīvē, ko tad mums darīt kādā konkrētā situācijā, kā rīkoties, ir lielāka skaidrība, tas ienes lielāku skaidrību, vairāk brīvas vietas ir mūsu emocijās, mūsu galvā, mūsu domās, un mēs varam piesaistīt, un ir pavisam vienkārši piesaistīt šīs jaunās un labākas emocijas un situācijas mūsu dzīvē, ja mēs ļaujam iet tam veciem. Dažkārt var būt diezgan pasmagi un pagrūti atbrīvoties no šī vecā. Bet kā ir? Viss mainās. Viss dzīvē mainās. Mēs maināmies jau no pašas mazotnes. Mēs piedzimstam un mēs neprotam vēl staigāt un runāt, bet mēs katru dienu, ar katru nodzīvoto dienu, mēs arvien vairāk kaut ko iemācamies. Un mēs maināmies. Tādā veidā mēs maināmies. Mēs sākam staigāt, mēs sākam braukt ar riteni, mēs sākam skriet. Un mainās mūsu attieksme pret dzīvi, mūsu pieredze, kāda tā ir, un tā mainās. Cilvēki mums apkārt mainās. Un tas tāds dabisks notikums ir, tāda dabiska lieta, šī maiņa, šīs pārmaiņas un izmaiņas. Un, jā, dažkārt varētu šķist, ka ir diezgan grūti ļaut kaut kam iet, it īpaši, ja tas mums kaut kas dārgs ir bijis un kaut kas ļoti vērtīgs un svarīgs mūsu dzīvē ir bijis. Bet, ja mēs paskatāmies no citas puses uz to, ja mums kaut kas tāds jauks dzīvē ir bijis, tāds super labs, bet, tas ir beidzies, vai, mēs redzam, ka tas vairs nedarbojās, vai ka tas vairs nav tik ļoti aktuāls. Vienmēr visas pārmaiņas ved uz labu, tikai kaut ko labāku. Ja tas, ko mēs piedzīvojām, ir bijis labs, tad, un ja mums tas jau savu laiku nokalpojas, tad iedomājieties, cik labs būs tas, kas vēl nāks, jo tas noteikti būs vēl labāks. Un es tā vienmēr to cenšos atcerēties, ka tikai kaut kas labāks ar mums var notikt, un tas palīdz man ļaut iet. Un to iesaku es arī jums, un
vēlos iedrošināt jūs ļaut iet vecajam un atbrīvot vietu jaunajam. Paldies visiem, te bija tā Regīna, un tas bija Sarunas ar eņģeļiem video. Atā, līdz nākošajai nedēļai!